Hello YouTube, Lohu servis atkal. Karoči būs tagad vidīgs pa NRG. Es viņu izņēmu ārā no pārdošanas, es viņu tagad nepārdošu vairāk. Tiem, kam interesē, nu sorry, tagad laiciņu nebūs točnu, jo notiek bišķītiņa problēma ar viņu. Tā, pa bremzēm. Es biju teicis to, ka bremzes jāstais, es karoči viņus noņēmu nost. Bet te ir trosītes, es savilcēju tā vienkārši pievilku. Biju karoči servisā, uzliku abus divus klučus, reku. Te bišķītiņu vajadzēja nofleksēt, bļeķi, hujova gāja virsū. Bet nu labi, situācija nav ar bremzēm vispār. Situācija ir tāda, bļeķi, ka kloķini nahuji sāka zvanīt. Un es biju šodien pa dienu noņēmis nost galvu. Un virzulis ļoti traki staigāja uz priekšu, atpakaļ, uz augšu, uz leju, uz visiem sāniem. Cilindru pašu es vēl nenoņēmu nost, bet es tūlīt visu jaucu aizmuguri nost, izpūtēju nost, galvu nost, cilindru nost. Un tad tālāk skatīšos, kas tur ir. Būs jāsūta kloķena noteikti jauna. Gultņi jauni, saļņiki jauni. Un iespējams arī cilindrs. Bet nu pa cilindru es vēl nezinu. Par to es vēl izdomāšu, vai ņemt vai neņemt. Vispār jāstāst būs, kā būs ar cenām, jo es domāju, ja es mainu kloķeni, tad ir jāmaina kaut kādu uz normālu, nevis lēto galu, kaut kādu Motoforce es negribētu likt. Nu, ķipa Motoforce jau nav sūdīgi, bet, nu, ja es taisu tagad atpakaļ priekš sevīm, nevis pārdošanai, tad es gribu sataisīt tā, lai ir uz ilgu laiku. Tā kā tā. Nu, plāns ir tāds, ka es tagad noņemu to kloķeni kaut kad, gultni jāizņem, un es domāju ņemt šito te Stage 6 HPC MK2 kloķi, Stage 6 gultņus ar saļņikiem. Nu, tie man sanāk kaut kā 250 €, un tad vēl jāstāst, kas ir ar cilindru. Ja cilindru, nu, it kā jau gribētos kaut ko jaudīgāk ielikt, bet, nu, tas ir AC, gaisa dzese. Te jau baigi neko nevar. Nē, nu ķipa jau var, bet tad vēl jāpasūta būtu ventilators tāds jaudīgāks. Lielāks pēc izmēriem ķipa. Bet nu labi, to es vēl izdomāšu. Varbūt es vispār pasūtīšu tikai virzuli jaunu, blīvas jaunas cilindram. Un tā tālāk visu ķipa tā, lai sataisītu šito cilindru. Kas tur blīvas, gredzeni, virzulis. Un laikam, nu un sveci, protams, to es arī paņemšu jaunu. Šitā sveice jau man gadu ir apmēram. Vajadzētu arī nomainīt. Bet nu labi, tagad es ņemu nost plasmasas. Un tad tālāk būs turpinājums. Tā, nu reiko aizmugurējās plasmasas noņemtas. Opā, bļa. Skuterā tāk. Atceros, es biju braukājis vispār bez plasmasām kaut kad pagājuši gadu. Un te arī man uzlīmīt ķipa krūces bija tajā laikā. Bet nu labi. Karoči plasmas noņemts. Tagad sanāk jāatskrūvē CDI. Tad sanāk, ideāli man tur skrūvīt nav. Perfekti. Bet nu karoči jāatskrūvē tās abas skrūvītas. Jānoņem šitā sveču pīpa nost. Visu nost. Un tad jāņem nost šitā plasmas. Tad sanāk atskrūvēšu izpūtēju no cilindra. Gan jau, es domāju, es vispār viņu noņemšu nost, nav tur ko čakarēties. Un tad cilindrs jāņem nost. Tā kā tā. Tā, nu rekur, galva ir nost. Izskatās šitā. Es nezinu, it kā jau nav traģiski. Ķipa. Svece kaut kāda, nu, kaut cik normāla. Ķipa pēc degmaisījuma skatoties. Nu, ir riktīgi pārlai, man liekas. Bet ķipa no augšas ir melna, bet apakšā tāda brūna gan. Tad, nu bišķī kaut kā ir jocīgi. Bet, nu, labi, reku blīva ir. Es viņas biju bišķītiņu apsmērējis ar hermi sarkano, tāpēc šitan viss sarkans. Bet, nu, labi. Tā. Ejam pie cilindra tagad. Un pie virzuļa. Tā, tūlīt pakartīšu viņu bišķītiņu uz priekšu. Kaut kā telefons laikam jānoliek. Šitā. Sajies laikam.
Nu, karoči, reku, viņi ir pašā augšā. Nu, man liekas, ka šitā nevajadzētu būt. Es jau neesmu eksperts, jā. Bet man liekas, ka augsts te nav. Neko uz augšu, uz leju, uz priekšu, uz atpakaļ kustās. Tā kā tā, baigie prikoli. Bet ja pa švīkas es baigi neredzu nekur. Izskatās jau tā normāli tur iekšā. Nu labi, noņems nost, tad labāk redzēs. Bet nu tā, ķipa pats cilindrs izstās tāds dzīves vēl. Bet labi, to vēl redzēs. Varbūt tāpat paņemšu citu cilindru, ķipa jaunu setupu uztaisīt. Bet labi, šā ņemu nost, atskrūvē izpūtāju, ņemu visu nost un tu parādīšu. Tā, nu rekur cilindrs ir nost. Tā pēc švīkām, nezinu, redzēs kaut ko kamerā, neredzēs. Laikam neredzēs nehujā. Bet, karoči, ir daudz švīkas. Šiten augšā ir. Tad reku šito gan var redzēt. Reku tur tāds deguma punkts, tā kā viņa nav gājis virzulis līdz galam. Tā sanāk laikam. Un ir vēl šeit, reku var redzēt tās švīkas. Viņas ir dziļas, tas ir slikti, tā nav jābūt. Un reku var redzēt tās divas švīkas tur pie izpūtēja. Nu, tā kā tā, labi tur tagad netīrumi ir iekšā, man rokas netīras. Tā, kas tur vēl bija. Nu, reku, tur to augšā skatoties. Reku, tur, kur man pirks šeit kaut kur. Tur ķipa var redzēt, reku švīka. Nu, kroči metams ārā. Nē, nu varbūt var braukt, bet nu hujova brauks. Un tālāk ir situācija tāda, bļa. Ui, bļa. Kroči. Gribēju ņemt virzuli nost. Virzulis vēl virsū, bļa. Vienkārši ņēma ar roku, ķipa tā aiztieku. Un nahuj. Man, laikam, bija jau kādu laiku sadalījies gredzens. Vienkārši sadalījās. Es vienkārši ņēmu, ķipā, rokām aiztieku virsū. Un skatos, bļē, kaut kā gredzens baigi iet projām. Nu, lūdzu, rezultāts. 10 no 10, es tā teiktu. Ļoti jauki. Nu, labi, gredzens jau es varētu pasūtīt jaunu, bet, karoči, es rītā samaksāju pa detaļām. Es sūtīšu MK2 Sport Pro. Tā, kas man bija HPC kloķis un Stage 6 gultni. Polimēra keidžā. Jā, polimēra. Nu, C4 ķipa. Ar saļņikiem komplektu pa 3.5. No skūtera pār CLV tur atlaides ir, blēd, man izdevījāk no turienes pasūtīt. Nu, tagad tad sanāk tā, ka es domāju, virzuli nemaz neņemšu, nos nav nekāda jēga. Tas ir aizmugurējais gredzens, kas ir sadalījies. Ai, nu nevar redzēt neko. Bet aizmugurējais ir sadalījies. Tā kā es domāju, es tagad pastumšu rolleri kaut kur te pa vidu. Ko es tālāk darīšu? Tad es ņemu nost variovāku. Reku variovāku ņemu nost. Atvienošu tur tās trubas no eļas pumpļa, jo man tur eļas pumpas stāv, bet nav trosīta. To es domāju, es vispār varētu delītot, man nahuj nav vajadzīgs. Tālāk es ņemu, ko es ņemu? Es atvienošu karbi, trubiņas visas, šito vakuma trubiņu, kas tur nāk no, reku šitā te melnā trubiņa. Viņa iet tur pie ieplūdes ķipa klāt. To atvienojam, ģeneratoru atvienoju, amīts un lielā skrūva motoram. Tad es celšu motoru ārā. Un tad smuki jāsatīra viss, riepa jānoņem, lai vieglāk strādāt ar to visu. Tālāk šitais jānoņem, dzēsas, plasmasa. Nu, tā kā tā. Reku ģeneratoru es atvienoju, kurš šitais vāc. To es atvienoju, šitais iet uz CDI. Tā kā tā. Nu, būs jautri, būs ko darīt tagad. Nu, ko motors ir izņemts. Viss netīrs, kā jau, nu jā, viss netīrs, tā kā jābūt, viss kā jābūt.
Aizmugurē, bļēt, trumulis man ir, gaisa dzese. Nu, noņēmu virzuli, kloķis. Nu, tā kā tā. Tagad sanāk jāņem nost ventilators, šitās 3 skrūves apkārt. Tad jāņem nost magnēts, tad ģenerators, un tad ķipa var dalīt uz plānu, vēl ieplūda. Un tad ķipa var dalīt motoru uz pusēm. Nu, gan jau es vēl stiprinājumu noņemu šito, bet to visu pēc tam. Tā kā tā. Nu, jautri, ko lai saka. Tā, pie kā es biju palicis, jau neatceros. Laikam pie tā, ka motors bija izņemts, bet nu labi. Motors ir iekšā šobrīd, bet es viņu tūlīt ņemu atkal ārā. Es, karoči, saliku visas vecās detaļas atpakaļ virsū. Tad es, prosta pabraukāt. Zinu, kā vienkārši tā ātri saliku, ieliku motoru atpakaļ, uzliku plasmasas, pabraukāju, cik kāds 3 dienas. Un tagad atkal jājauc ārā. Jo kur viss ir atnācis. Gultņi, Stage 6 RT, tālāk kloķene, Stage 6 HPC MK2 uzlīme, uzgriežņi, kaut kāda figņa, vēl kaut kāda figņa. Un kur adatgultnes ir, Stage 6 gan jau. Un cilindrs. Tā mums te viss izskatās. Instrukcija. Es jau biju attaisījis, paskatījos, cik tur skvišam jābūt. Ķipa pēc instrukcijas 0,6 plus mīnus 0,1 mm. Bet es domāju, es liekšu kaut kādu 0,7, 0,8 mēģināšu. Tas ir Stage 6 Sport Pro MK2. Nezinu, es domāju, ies labi. Mikos ir pārklājums šitien visur. Jauns cilindrs, ka tur nav nekā, ko skatīties. Tad te ir virzulīts iekšā. Karoči, tur virzulis iekšā, es nevaru attaisīt. Reku galva ir, tā blīvas, kur man blīvas palika. Reku ir blīvas, visas daudz dažādas. Bet te man liekas ir blīvas arī LC modeļiem. Ķipa viņi dod vienas blīvas visam. Es te pēc galvas tā skatījos, ka man šeit nāk tikai apkārt viens aurings. Tur ir veseli čupa ar viņiem. Viens liels, viens mazāks, un te kaut kādi 4 mazie. Un tad sapratu to, ka, gan jau domāts LC modeļiem. Bet labi, visas detaļas atnākušas, kur es biju Jelgavā. Nopirku magnētu novilcēju. Es ceru, ka viņš derēs. Es negribu braukt atkal uz Jelgavu, pirkt kaut ko. Bet, labi, tad jau redzēs. Bet labi, tagad jaucu atkal ārā visu. Ņemu motoru ārā, jaucu visu atkal vaļā un liekam visu jauno iekšā. Veco varbūt es kādam pārdošu, kādam varbūt vajadzēs dērku uz pijā. Tādu nopistu ļoti, bet viņa vēl iet, viņa mierīgi iet. Es domāju, ja es tagad izstumtu rolleri ārā, šitien te ar pirmo sitienu viņš pielektu. Vēl ko es izdarīju. Es uzliku stock gaisa filtru virsū. Ahuiena redzēt var. Bet vēl tagad var redzēt reku. Stock filtra kasta. Uzliku to, lai ir klusāks. Negribu, lai viņš tagad baigi daudz degvielētu vēl pēc tam. Bišķītiņ jau vajadzētu arī iebraukāt to cilindru. Tāpēc atstāju filtra kastu tagad. Bet, tāpat tūlīt viss jājauc nost, jādomā, kā likt, ko darīt. Tad jau redzēs, kā būs. Motors atkal izjauc, cilindrs nost, ieplūde nost, variators nost, visu tās siksnas nost. Kruķijās. Tā ir vecā kloķena, tas ir vispār pohvīgi. Magnēts arī nost. Magnēta novilcējs tomēr derēja, viss bija kārtībā. Vītne arī dzīve palika. Tā kā tagad griežu motoru riņķī, ņemu nost ģeneratoru. Tur viņam 3 skrūvītes, tad šitien te apakšā vienu skrūvīti. Ņemu nost ģeneratoru un dalu uz pusē motoru un viss. Un tad būs jāliek viss jaunais iekšā. Karoči, es ticu šitik tālu.
Ģeneratoru man laikam nesanāks noņemt, jo te saprāvu skrovi, jo viņa bija ļoti ahujēna pievilkta. Bet nu labi, reku, es te visur tieku klāt. Es domāju, man baigi tas netraucēs, pēc tam es viņu vienkārši tā atpakaļ pielieku. Kloķiem jau tāpat varēs daudzīt, nahuj nav vajadzīgi. Tad šitam te reku viena skrūvīte. Te ir viena skrūvīte, neatzīmēju. Nu labi. Kopā 8 skrūvas tad sanāk. Reku es paņēmu, uztaisīju tādu skici ķipa. Nu tā, lai zinātu, kuru skrūva. Reku šitam sanāk vēl viena tad skrūvīte ir. Un likšu viņu šitā iekšā tā, lai atcerētos precīzi, kuru skrūva bija. Ja varbūt gadīsies tā, ka viena ir garāka, viena bija šīsāka. Tad tur nesanāks pieskrūvēt visu, bet nu labi. Aizmirst bišķītiņ par šito skrūvu, bet nu labi. Gan jau ielikšu kaut kur šeit blakus. Pofīgi. Es jau sapratīšu, tas jau priekš manī vairāk domāts. Tā kā tā. Nu, es domāju, es atskrūvēšu visu, tad parādīšu, kā izskatās, vai arī vienkārši uzreiz jau daudzīšu visu vaļā, un tad tikai parādīšu. Šito es nevaru noņemt, tur kaut kāda figņa man ir. Labi, šito es varu atskrūvēt, bet šito es nevaru atskrūvēt, jo man tur ir uzgrieznis otrā pusē, un viņš papliet. Tā kā tā. Nu, man viņš netraucē, man īstie nav. Tā kā tā. Dēm. Stage 6 HPC kā 2, blīvi. Kroči viss ieliku kloķeni. Ieliku kloķeni? Jā. Labi. Un reku otra puse. Gultnis ir. Uzsildīšu gultni. Uzmērēju hermetiķu šitā apkārt. Un tad virsū un gatavs. Tad liekam cilindru. Nu viss, NRG ir pabeigts, motors ir iekšā, visur viss ir pievienots, visur viss ir kā vajag, izplūtējis turās, oriģinālā ieplūde ir virsū, negribu to Stage 6, ja kādam vajag varu pārdot, kaut kādu dvacāru, nu ja kādam vajag, tad var uzrakstīt Instā, vai man privātu vai lohu servisā rakstīt īsti vienalga, kur. Tagad paskatījos sveci, it kā izstās normāli, bet prasās vieglāki rullīši. Prasās bišķītiņi vieglāki. Tagad man tur stāv 3 pa 5,3 un 4,3 arī 3. Nu, ķipā vienu izlaižot. Bet, nu, es tagad pamēģināšu visus 4,3 un tad tālāk skatīšos. Gan jau būs jāsūt kaut kāds cits svars, kaut kāds 4,7, ja tāds ir vispār. Bet, nu, lec ar pirmo. Augsts, silts vispār, pofīgi. Es jau esmu bišķietiņu pabraukājies, aizmirsu filmēt vispār visu. Tā tūlīt paskatīsimies, cik man tur ir jau nobraukt. Nu, tas ir vispār kopējais, nu 40 km esmu nobraucis. Ielēju pilnu bāku, 40 km pusbāka. Nu, tie ir normāli, es tā teiktu. Bet, nu jā, es vispār aizmirsu visu nofilmēt, kā es cilindru liku virsū, kā karteru otru pusi liku atpakaļ virsū, kā visu pārējo liku virsū, reāli aizmirsu kaut kā filmēt. Tā kā tā. Nu, sorry very much, bet, nu, tagad vismaz es nofilmēju, ka motors ir iekšā, detaļas tur ir visas. Ja netic, es varu tūlīt parādīt. Tūlīt var re, kur ir mans vecais cilindrs, derka. Tā. Un re, kur ir vecā kloķena. Ar visiem gultņiem virsū. Nu, ķipa virsū. Bet tā ir vecā kloķena. Tā kā tā. Gultņi arī vecā. Saļņiki jauni ir. Nu, un tas arī ir viss. Nē, protams, nu, ja kādam interesē, štuka 600. Zamāk nebūs. Var braukt, skatīties, pērkat, darat, ko gribat. Ja kādam interesē. Ja nē, tad es viņu nepārdodu, man ir īsti vienalga. Tā kā tā. Nu labi, gaidu tagad citus video.